Kādi ir tavi hobiji ārpus YouTube? Reāli viņi bija vairāki, bet YouTube gan izai paņēma, neteiksim tā, ka viņš viņus likvidēja, bet es ļoti daudz YouTube, tā teikt, apēda visu to brīvo laiku un visu pārējos hobijus. Līdz tam tie bija, es taisīju ļoti aktīvas skatkartes. Tātad es meklēju Latvijā kaut kādas skaistas, interesantas vēsturiskas objektus, viņas fotografēju un liku iekšā tādā kā databāzē, tādā kā kartē. Un pēc laika no tām bildēm taisīju pastkartes, fiziskas nodrukātas, arī krēklas un visādas suvenīrus. Sienu skiču grāmata ir radīta grafiti un ielmākas kultūras pārstāvjiem, kā arī citiem radošiem cilvēkiem, kas vēlas izbaudīt unikālu zīmēšanas pieredzi. Grāmata sastāv no 16 apdrukātām lapām ar dažādām sienām no visas Latvijas, sākot ar pamestām muižām Pedvālē līdz kaujas kuģiem Liepājas ostā. Lapām ir izvēlēts biezs papīrs, kas ļauj tās izmantot zīmēšanai no abām pusēm. Katra grāmata ir ietīta melnā zīdpapīrā un iepakot unikālā ar roku krāsotā kartona kastē. Bet es noteikti kāpēc atgriezīšos. Vienkārši šobrīd videovlogs, man liekas, interesantāk nodarbe. Un arī laika ziņā viņi prasa vairāk. Otra lieta, ko es darīju, es zīmēju, dažādi izpaudos radoši. Taisīju vienkārši dažādas ģeometriskas zīmējumus pārsvarā. Vispār, ja godīgi, tad šo kanālu es gaisāku tieši ar to, ka man doma bija tieši zīmēt un rādīt to savus radošos darbus un no viņiem taisīt kaut kādas preces, kaut kādas suvenīras, lai, es tāds cilvēks, kuram visam vajag kaut kādu pamatojumu, tā kā lielāku mērķi, lai piešķirt tai nodarbē kaut kādu tādu vērtību. Es, teiksim, laikam nevarētu zīmēt smiltīs un pēc tam sagaidīt, ka vējš vienkārši to zīmējumu aizpūš projām. Man prasās kaut kas tam līdzīgs. Un tad es sāku tur apzīmēt traukus. And here's the time lapse. Tā kā hobiji, principā visi, kas saistīti, tomēr ir kaut kāda radošo pusi. Bērnības hobiji, ne bērnības, jaunības hobiji bija līmēt līdmodeļus. Man patika vienu momentu ļoti. Pat šobrīd stāv viens milzīgs kastē, es vēl neesmu pieķēries, jo es esmu šeit ārā ar lukturīti rokā un runāju viens pats kamerā. Tālāk un tālāk. Vai esi izgāzies publiskā vietā? Izgāzies kādā ziņā? Tā, ka es kaut ko pasaku un tur, vai man nokrīt bikses publiskā vietā? Publiskā vietā vai tu esi izgāzies? Man liekas, ka neesmu. Es ļoti izvairos kaut ko darīt publiski. Lai arī varbūt šķiet, ka es esmu tā easy un varu runāt tur publiski un uzstāties, bet pirms gada vai pirms 2 gadiem man vajadzēja uzstāties publiskā, ko es tur nosaku, prezentācijā, es stāstīju par pastkartēm. Tātad šodien es atbraucu uz Rīgu uz Nice Place, mansards, Nice Place telpa, lai pastāstītu par to, kā es veidoju pastmarku. Un pastāstītu par to, kas ir skatkartes, kas ir sienu skiču grāmata un kopumā, ar ko es nodarbojos jau brīvā laikā fotografējot Latviju. Mani sauc Ervins Dēliņš, es strādāju par grafisko dizaineri, strādāju pati savā uzņēmumā, kurš saucās Frikār. Pastmarkas konkursā piedalījos jau 3. reizi. Pirmo reizi piedalījos 11. gadā ar šādu pastmarku. Bija brīvā tēma. Brīvā tēma, ko gribēju. Tas bija mans tā kā bišķi špikotais ideja no Es mīlu New York, tikai Sirsnīgs vietā izmantojot ausaklīti un Es mīlu Latviju.
Es biju tā pārstresojies, ka es vienkārši kā tagad šobrīd močī tā monologā fiksējā, un es biju, man likās, ka bija sūds, bet beigās, kad es patinu atpakaļ video, viss bija baigi labi. Es ļoti uztraucos pēc publiskām featurām. Tas ir mans, es nezinu, kā Latvijas ir anxiety, mans anxiety lielākais biedz kaut ko stulbi izdarīt publikā. Bet no otras puses, who cares? Tā, braucam tālāk. Kurš tev patīk labāk, Hesīts vai Maķīts? Jesus, šis ir tāds jautājums, līdz ko es pateikšu, ka man garšo labāk Hesīts, tā visi tie, ko garšo Maķīts. Nepiekritīs man, bet es teikšu, ka Hesīts. Kāpēc? Viņu burgeri nav tik sausi, kāda ir McDonaldam. McDonaldam ir tur teikarot kečupu, un tas ir viss, un patīk, ka Hesburgeram ir kaut kāda baltā mērce un riktīgi izsmērēt pa visu burgeri, arī pēc tam, kad tev tas viss iekrīt klēpīt, tu esi priecīgs, ka burgers bija tik nenormāli veselīgs. Nenormāli veselīgs viņš bija. Čing! Nosauc savus top 5 YouTuberus. Šis ir nenormāls sarežģīts jautājums, jo man viņu ļoti daudz. Es tādu topu nekad nevarētu sastādīt, bet sastādīšu to, kas man ir, teiksim, telefonā zem subscribe uz doto mirkli. Tad es varu teikt, The Proper People ir vieni no tiem, kur nodarbojas ar urbekus, jau vairākus gadus viņai sekoju. Viņa stāvs ir interesants, viņš nav pārdramatizēts, kā to dara citi amerikāņu urbeks kanāli. Tur nav ne spoki, ne līķi, tur viss ir ļoti saprotami, ļoti kvalitīvi uztaisīts, ļoti interesants lokācijas. Viņi bija arī nesen Eiropā, forša atmosfēra, vienreiz nedēļā tīrais skaidrs noskatīties. Otrais noteikti ir Cinemassacre, tas ir The Angry Video Game Nerd, ko es skatos jau, cik jau 12 gadus. Ļoti patīk viņa. Es brīnos, kāpēc viņam tik maz subscriberi, tikai kaut kādi 3 miljoni, lai gan viņš iegulda tik nenormāli daudz darbu savos video. Ko es vēl ļoti skatos, kad iznāk sērija, tas ir First We Feast, The Hot Ones. Kanālā ir gan cits saturs, bet man tieši interesē zadāt The Hot Ones, kur nāk cilvēki ēst ļoti asas vistas spāniņas un tajā pašā laikā noteikti tāda kā intervija. Un ir diezgan interesanti, kā cilvēki uzvedās dzīvē, cik viņi daudz sāk lamāties, kad viņiem dedzina muti. Ļoti pikants ēdiens. Kas mums vēl ir? The Game Chasers es skatos arī gandrīz katru reizi, kad iznāk kāda sērija. Tā ir šovs par 2 pieaugušiem vīriešiem Teksasā, kuri meklē retro spēles. Pamīši viņi meklē arī retro, šosik daudz saku, meklē arī retro rotaļlietas, un tā kā pašam patīk thriftings, tad ir ļoti interesanti, ko viņi savos flea marketos un thrift shopos atrod visādi stuff. Un tad tas tā kā tomēr nostalģija milzīgais moments, kad visādi transformeri un tās rotaļlietas, ko mēs bērnībā redzējām caur satelītu un uz siekals tecēju, tad mēs viņus redz tagad arī dzīvē, kā viņas patiešām ir izskatījušās. Ir interesanti. Tā, un pēdējais, ko es pieminu, ir pēdējais. Šaise, nu, es nezinu, ko jums pateikt. Pēdējais, ko es esmu iesācis skatīties, ko man ieteica cits, mans kanāls skatītājs, un es patiešām skatos katru reizi lielu interesi, ir Toms Skots. Viņš stāsta par dažādām tehnoloģijām, vairāk gan māks uzsvars tiek likts uz vēsturiskām lietām, diezgan obscure lietām. Pēdējais, piemēram, bija par 100 gadus vecu spēļu arkādi, kur jūs varat vinnēt naudu. Tādas reāli lietas vairs nepastāv. Tagad es atbildēšu uz pašu garāko jautājumu. Ko raksta Rolis? YouTubers Rolis, ja tu neesi piesakojis viņam kanālā, obligāti aizēj piesako, atrod viņu arī Facebookā, Rolis. Jautājums izskan šādi. Mēs abi zinām, kā ir ar mūsu Latvijas sekotāju morālo un fizisko atbalstu.
Kas ir tavs motivators turpināt tērēt savu brīvo laiku, filmēt un, protams, montēt tos video, jo redzams, ka salīdzinos pēc abonementa skaita, skatījums skaits ir niecīgs. Komentāri praktiski nav un laiki ir viduvēji. Un nerunāsim par finansiālu atbalstu. Tad, kas turpina veidot šos video, ja nav skatītāju, nav komentētāju, nav atbalstu, tā. Šo tēmu es esmu aizskārs vairākas reizes. Es nezinu, mana pārliecība, kad jādara tik ilgi, kamēr tu vien to vari darīt, un kad tas, kurš dara un cenšas, kad beigās tas tomēr sanāks. Man tas ir pierādījies vairākās lietās, arī pašam darba sfērā, ka es esmu grindojis tā, ka viss es pametu šo darbu, man besī freelance, es eju prom, es nevaru izturēt, es gribu padoties. Un tad es kaut kādā veidā iespītējos un turpināju grindot, un beigās viss sanāca. Un beigās es esmu veselu gadu, vai pat vairāk, iet super labi. Ir gan klienti, ir pasūtījumi, ir jau tik labi, ka tu vari atteikties no kaut kādiem darbiem. Ja agrāk, kad tu esi freelancer, tu ņem pilnīgi visu. Tu nevari neko nepaņemt, jo tev ir jāmaksā rēķini. Bet freelanceriem atkal tā lieta, ka tu esi gan viens darba darītājs, un tu vari paņemt tikai tik, cik tu vari izdarīt. Un tad tev ir iespējas, ja tev piedāvā šeit darīt darbu par tavu adekvāto samaksu, par to noteikto summu stundā, ko tu esi noteicis, vai to darīt 2 reizes mazāku atalgojumu. Loģiski, ka tu izvēlēsies darīt to par adekvāto, jo tev darbs pietiek. Tāpēc dažreiz nāks kādam atteikt, jo tas tomēr dienas beigās ir biznes, un tu izvēlēsies to, kas ir labāk tev un labāk tavam uzņēmumam. Ar YouTube ir tas, ka es negribu teikt, ka es domāju, ka daudzi grib to pārvērst par biznesu vai uzturēt to kā biznesu vai hobiju pārvērst par biznesu, lai ir kaut kāda atdeve. Jebkurām gribas, tu glezno gleznas, tu gribi beigās nokļūt galerijā. Ja tu taisi superīgākās receptes izdomu taisi ēdienas, tu gribi savu ēdiena blogu. Tu taisi manikīru, tur ģeniāli zīmē Van Gogh uz nagiem, tu gribēji likt Instagramā nadziņus. Katrs, kurš kaut ko radoši dara, izņot kaut kāds, neracionāls psihopāts vēlas, lai viņa daļrada tiek nodota tālāk. Lai viņa aiziet publiski, lai viņa ir skatītāji, lai viņai ir sava auditorija. Un visi varbūt mēs ceram, ka tā auditorija būs lielāka, jo mēs izdomājam, ko mēs filmēsim, jā. Rolis filmē pārgājiens, viņam ir riktīgs tur mačo stāvs, pārgājieni, ekipējums, meša, outdoors, viss. Viņam ir tā teikt noteikti sava niša, sava tēma. Un tas ir awesome, tāpēc, ka tas ir it kā pareizi to darīt, ka tu ņem vienu to nišu un tu viņam močī. Es daudz ko daru, un cilvēki teikuši, tev tas saturs ir dažāds, un nav tā kā konsekvents, nav visu laiku pa vienu tēmu, un visu kaut kur. Jo es neesmu sevi definējis kā uzņēmumu, es neesmu definējis kā kaut kādu, es nepārdodu iPhones, es nepārdodu, nezinu ko, bites, internetu, man nav pa vienu tēmu, man nav neviens kaut kāds ģenerāls sponsors, un arī es savā dzīvē neesmu vienpusējs cilvēks, man interesē ļoti daudzas lietas. Un es par tām lietām, kuras man interesē un patīk, par tām es arī izvēlos taisīt video. Godīgi pateikšu, līdz šodienai man bija tā kā, to vajag un to vajag un to vajag un to vajag. Bet vakarā vai tā teikt dienas beigās, kad es saprotu, cik ļoti es gribu ieguldīt kvalitāti, kas ir totāli mazsvarīgi. Bet man pašam, kurš ikdienā filmē kādam video, man ir vienmēr vēlme to latiņu pacelt augstāk, ja? Un tāpēc es nevaru uztaisīt šit video, teiksim tā. Es gribētu atgriezties, ka es varu ņemt tikai telefonu un ar telefonu filmēt video un likties, tas ir awesome, man vairs neko nevajag.
Man prasās, lai ir gaismas, man prasās, lai ir laba skaņa, vismaz labāka skaņa. Un tad, ja arī saturs ir sūds, tad vismaz var paciest. Es jau pazaudējos, ko es to visu gribēju pateikt. Es gribēju pateikt to, ka pat man niecīgāko video, kā aizbraukt uzfilmēt tur kaut kādu televīzijas toni, ko es gribēju pavasara sākumā jau, kaut kur jau ziemas beigās, janvāri, februārī es jau gribēju braukt filmēt, ka man tā kā ienāk galvā, ka man vajag izdomāt, lai tas ir forši, izdomāt, lai tas ir interesanti, tas jau man jau prasīs, tā kā jau sadomāt tur kaut kādu scenāriju bišķiņu, tad es saprotu, ka man vajadzēs vairākus piegājienus, lai uzfilmētu, lai tas izstāsta tā kaut cik forši. Un tad tas ir tāds, tas tā kā bišķiņi izņem to fanu ārā no tā, bet tad, kad tu uzfilmē šitu, tad saproti, ka tev jāmontē, ka tas šits ir, ka labāk to nerādīt, jo tādu hreņu var, jebkurš safilmēt. Tāpēc brīžiem ir tā, ka es negribu vairs taisīt nekādas bezmaksas video kādām vienkārši tāpēc, ka es varu, jo es varu uztaisīt video pa jebko. Es gribu taisīt tā, lai viņi ir forši, lai ja cilvēki noskatās. Piemēram, Kangar video saņēma ļoti daudz tādu pozitīvu atpakaļ saiti, jo es jau, kad uzfilmēju, atbraucu un noskaties video, likās, šis būs labais, es jūtu, tāpēc, ka bija man gan ko pastāstīt, un tur nebija scenārijas, bet dabā ir savādāk, dabā nevajag scenārija, daba pat pa sevi ir awesome uz jebkuru punktu. Ieliec tuvāk zoomu, paliec kamera zem ūdens, uztaisīja slow-mo no ar pilieniem kaut ko. Dabā vienmēr ir jautri. Ja tu filmē kaut kādas telpas vai noteikti tēmu, tur alus vārīšana vai alus degustācija, tev nav šie elementi, tev nav šie papildus features, kurus tu vari ierubīt. Tā kā mazos trikus montāžu, kur tu vari ielikt iekšā un būs tur kaut kas tāds amazing. Tur jau jāsāk domāt, kurā mirklī mums ir slow-mo, kurā mirklī mēs to varam darīt. Īpaši, kad tu filmē tādās vietās, kur tas pirmo reizi, tu nezini, kas tur būs. Tu dabā es zinu, kurus trikus es varu izmantot, kuru akmentiņu paņemt. Es ļoti daudz par garšo jau cenšos atbildēt, un tāpēc daudz video iztrūks, un es brieži tagad cenšos taisīt kaut kādu savādāku saturu, jo es pilnīgi saputrojos. Tātad, kas ir tā motivācija taisīt? Es nezinu. Man ir vienmēr tāda vēlme, kad es kaut ko pabeidzu un uztaisu, es to iepostēju, un tad gaidu nākošo dienu un domāju, ko viņi teiks par šo? Ko viņi teiks par šo? Ko šī lieta izmainīs manā dzīvē? Es kaut kad to vienreiz jau stāstīju to joku, ka man patīk, ka tu kaut ko izdari, noliec publiski, tas tā kā ar grafitī. Tu pa nakti aizēji, kaut kur uzblies sienu, un tad no rīta fočēt un skaties, ko cilvēks skatās, un ko viņi rāda pirkstu, vai viņi tur kaut ko. Tas ir kaut kas tam līdzīgs. Tas tāds, ka tu izdari un domā, kas tagad būs? Loģiski, ka mani video nav tur, es nezinu, kāpēc es gribu salīdzināt ēst kakas, tur nav nekāds skandāls, es neesmu klauns, es netaisu joku video, kaut gan pašam jau man liekas, ka es esmu nenormāli smieklīgs, tikai es to nedaru kameras priekšā. Grūti atbildēt, jā. Man ir ticība, ka grindot un taisot labu saturu, gan jau, ka nākotnē pavērsīsies kaut kādas iespējas. Bet tā pašam sev, tā ir feature, kā mācīties un kļūt arvien labākam, tajā, ko tu dari, jo loģiski, jo tu vairāk darīsi, jo tu kļūsi labāks. Un tā kā es esmu ļoti milzīgs filmu, es nezinu, kā to var nosaukt, cilvēks, kāds daudz kinomāns, jā, kinomāns, tad es esmu ļoti daudz skatījies kino, un loģiski, kad es esmu redzējis, kā izskatās labi uzfilmēts, kā izskatās slikti uzfilmēts, un kaut kur man tā iedvesma nāk no turienes, kad tu gribi to feelingu dabūt iekšā savā kadrā. Kaut vai 10% no laba kinematogrāfista paņemt 10% un saprast, kā viņš to dabūja gatavu, kā viņš to izdarīja. Es gribu izdarīt līdzīgi, un es gribu, lai tas video man pēc 2 gadiem es atcerēšos, paskatās kaut kas, aizmirst, un tu ieraudzīs to nostīs, likas, wow! Es filmēju rīktīgi sūdīgs video, jo tagad pasties pēc 2 gadiem, es taisu vienkārši
fucking amazing video. Es nezinu, Rola, vai tas atbildēja uz tavu jautājumu, bet es noteikti varu daudz ko negatīvu pateikt arī par to, bet es negribu, jo man liekas, ka es nedrīkstu vairs, mana sūdzību kvota šajā kanālā par skatījumu daudzumu, abonentiem un tādām statistikas featurām ir izsmelta. 200 pareizi cilvēki noskatās man video, man pietiek, es priecīgs par to, jo 200 ir labāk nekā 0.